esam atbraukuši uz Kalngali, kur ir mūsu ražotne. Jau 15 gadus mēs esam šeit. Un mēs ar Ilmu jau kopā 13 gadus strādājam. Ilma 13, es 15 no pirmās dienas strādājam šeit. Tā kā te tāds smuks ciematiņš. Tagad izveidojos agrāk pirms 15 gadiem, gan te tik daudz mājas nebija. Tā, vietējie cilvēki strādā. Tā kā arī savs labums ir, jo šeit Kalngalē atrodas, man liekas, tikai kāds četras kaut kādas firmas, vairāk te nav. Dodamies uz lielāko uzņēmumu Kalngalē – Vincents Polyline ražotni. Tā kā, te mēs taisam savus produktus un pagaidām veiksmīgi tirgojam. Kādreiz te bija ādažu remontdarbnīca savā laikā, Krievu laikos. Mēs esam iekārtojušies. Vecajās remontdarbnīcās tiek ražota būvķīmija, kas šobrīd uzņēmumam ļauj apgrozīt ap 1 000 000 eiro gadā, aptuveni trešdaļu no produkcijas eksportējot uz Baltijas valstīm, Krieviju un Baltkrieviju. Tālūk. Esam klāt. Andris un Ilma Plociņi, uzņēmuma Vincents Polyline līdzīpašnieki, ceļ no mājām Salaspilī uz ražotni Kalngalē, kā vienmēr mēro kopā. Viņi atbildīgi par finansēm, viņš par produktu attīstību un izplatīšanu. Labi, iesim uz biroju, jā. Te mums zirgi tepat blakus dzīvojās. Tā kā daba klāte. Jau mūsējā krāmējās virsū, lai vestu uz veikalu. Dzīvība šeit sākās 1997. gadā, kad Vincents Polyline tika nodibināts kā kopuzņēmums ar uzņēmējiem no Anglijas. Viņi iedeva 9 produktu receptes, ko ražot te Kalngalē. Tomēr, kā izrādījās, latviešu apņēmībai ieviest arvien jaunus produktus Angļi netika līdzi, un jau šis ir pilnībā Latvijas uzņēmums. Mēs visu laiku lasījām jaunus produktus, gribējām jaunus ieviest, un Angļiem aptrūkās zināšanas. Tā arī bija. Bija pieņemts lēmums izpirkt daļas no Angļiem, jo Anglijas puse vairāk mums neko nevarēja iedot. Līdz ar to praktiski viņu darbība bija šeit beigusies. Mēs varējām funkcionēt paši. Tagad viss ir Latvijas kapitāls, un tā mēs arī strādājam. Mēs sēžam vienā kabinetā jau daudz un dikti, ja? Dabīgi daudz to cilvēku nevar saprast, kā var nostrādāt tik ilgas gadus, bet es domāju, mēs esam vienkārši iemācījušies atdalīt darbu no ģimenes, ja? Un mājās par darbu nerunā, tikai te ir savādāk, bet es domāju, tas ir baigi pozitīvi kopā strādāt, jo var paļauties, pie tam mums daļas ir sadalīts pilnīgi vienādi. Ilma īpašnieki ir tikpat liels, cik es esmu īpašnieks, tā kā nav nekādas diskriminācijas. Uzņēmuma elastīgums un iespaidīgais lēmumu pieņemšanas ātrums, ko nodrošina 2 cilvēku vadība, palīdzēja gan salīdzinoši nesāpīgi pārvarēt krīzi, gan izdabāt pasūtītājiem tā, kā lielās megarūpnīcas nekad to nespētu un nemaz negribētu spēt. Ļoti daudzi produkti, kas ir tapuši pēc pasūtījumiem. Varbūt nav uzreiz baigie miljoni, ja? Kaut kādi milzīgie pasūtījumi, tā kā Vācijā. Mēs ļoti sākam taisīt no maza apjoma. Tas arī ir tas. Mēs varam ātri pārregulēt. Piemēram, Krievijas vairumtirgotājs mums pasūta, ka viņš grib nomainīt kādu piegādātāju, vai mēs varētu uztaisīt, piemēram, parketa līmi, speciālo, kas ir līmēt uz betonu. Pusgads mums ir pagājis, mēs viņu esam uztaisījuši un esam iedevuši tagad uz Krieviju testēt un izskatās, ka tur varētu būt viss normāli. Ja klients pasūta kaut ko specifisku, ja tā ir sajūta, ka mēs esam taisījuši viņiem tieši, ja, un viņš uzreiz, tas ir, kā es teicu, tās ir attiecības starp cilvēkiem. Viņi pasūta, mēs uztaisam, un tad tas viss arī aiziet. Aizies Krievijai, mēs arī pārdosim citiem tirgiem. 2 stundas vēlāk, jau atgriezies birojā, Andris saņem sen gaidītu zvanu par to pašu, nu pat pieminēto parketa līmi. Ладно, да, спасибо. Mums jaunais produkts Krievijā ir izturējis pirmie pasūtījumi. Ar to arī apsveic. Reāls zvans.
jaunais produkts, kas bija tikai aizvests uz Krieviju. Pilnīgi jauns produkts. Tā kā arī prieks. Pēc 2 gadu pārtraukuma Vincents Polyline atkal piedalās būvniecības industrijas izstādē Ķīpsalā, lai par sevi atgādinātu un uz citiem paskatītos. Šogad tiešām ir daudz, kas piedalās firmas, un ir jūtams, ka beidzot ir kaut kas būvniecībā sāk atzimt pēc tiem 2-3 drūmajiem gadiem, teiksim tā. Ja. Tā arī redzams, ka ir parādījušās jaunas firmas, un ir kaut kas ir nomainījies, bet daudz ir pazīstams sejas vēl no tiem laikiem. Celtniecība jau ir diezgan konservatīva, ja, tāpēc cilvēki nemēģina mainīt tās profesijas. Ja viņi sākuši celtniecībā strādāt, ja, tad viņi arī strādā, ja, un daudz nelēkā. Tāpat daudz nelēkā arī uzņēmums pa saviem noietu tirgiem. Tie izsens bijuši Baltija, Baltkrievija un Krievija. Gluži kā pārējie nozares kolēģi Latvijā par plašu ekspansiju dienvidrietumu virzienā tālāk par Lietuvu, Andris vismaz pagaidām lielas cerības nelolo. Mūs tur neviens negaida. Tas ir viens, ja, un it sevišķi Polijā, lai ieietu Polijas tirgu, praktiski tas no mūsējiem šeit, kas te ir, nezinu, pat arī neviens nav aizgājis turien. Celtniecība ir konservatīva. Ja celtnieki ir pieraduši pie vācu materiāliem, lai tagad pateikt, ka viņam jālieto mūsu, tad tas kaut kas jābūt vai baigi, kaut kāds inovatīvs, kaut kas tāds šausmīgi know-hows, ja? vai cenām ir baigi lētām jābūt. Ja tu gribi būt normālā līmenī, tad rietumi mūs tur negaida. Mums ir austrumu pusi, tas gan Kaukāza republikas, kur mēs strādājam, Čečenijā mums ir veikalos, jā, Dagestānā. Čečenija sevišķi tagad tāda būvniecība notiek atjaunošana, jā, un saka, ka tur bīstam. Čečenijā viss ir mierīgākais reģions tagad Krievijā, jo viņi visi ir dabūjuši to, ko vajadzēja. Viņi mūs skatās kā no rietumnieku puses, jā, viņi skatās, ka tas ir kvalitatīvāks. Ja mēs vēl to tā pasniedzam, skaisti ietēpjam visu, ja. Krievijā ir pietiekoši daudz zemu cenu produkciju. Ja tu gribi ieiet tajā reģionā, tev jāpozicionē kā ir augstākā līmeņa produkts. Un to mēs arī darām. Lai sasniegtu šo Eiropas līmeņa kvalitāti, jau kopš uzņēmuma pirmsākumiem notiek pastāvīga sadarbība ar vietējiem mācību spēkiem, piemēram, RTU docentu Juri Biršu. Viņš labprāt steidz izrādīt Rīgas Tehniskās universitātes auditoriju, kurai dots Vincents Polyline vārds. Paskatīsimies, kas te ir. Studenti atstājuši savas mantas, ja. Vislabākais ir šis ķīmisko elementa tabula ar pašu galveno ķīmisko elementu. Vincents Polyline. Rāda pats galvenais Vincents. Pats galvenais ķīmiskais elements visā šajā tabulā, kas satur visu. Joks. Laboratorijā dodam savus plastifikātors, betonu piedevas, lai studenti varētu reāli jaukt, reāli sajaukt un taisīt un redzēt, tas, kad saspiež, redzēt, kā tas viss notiekās. Kas tad ir tā piedeva? Ar ko viņi atšķirās no ūdens samazinošā piedeva, vai tur superplastifikātors vai hiperplastifikātors. Viņš reāli redz, no kurienes universitāte dabūs tos materiālus. Mēs viņiem arī iedodam savus tieši. Latvijā nemazums dzirdēt uzņēmēju un izglītības iestāžu pārmetumu viens otram par vajadzīgo profesionālo kadru sagatavošanas nepilnībām, taču ne šajā gadījumā. Tās pašas organizācijas, kuras sūdzās, es domāju, ka tā ir viņu pašu vaina. Vincents dod iespēju, mēs katru gadu dodam 1-2 cilvēciņiem, students, kas var praktizēties. Tā ir pretimnākšana, jo cilvēkam jau kaut kur jātrenējās. Iesim tagad laboratorijā, kur reāli studenti arī, man liekas, tagad arī kaut ko ņemās un dara. Šajās telpās Andris jūtas kā zivs ūdenī. Galu galā 5 gadus nostrādājis uzņēmumā, viņš iestājās RTU neklātniekos un saņēma būvzinātņu bakalaura grādu. Visinteresantākās bijušas diskusijas ar pasniedzējiem. Viņiem dažādas temats apskatot no teorētiskās, bet Andrim no praktiskās puses. Šis cilvēks man pasniedza būvķīmiju. Bija pasniedzējs. Bija būvķīmija, tieši arī bija. Man vēl vajadzēja referātu rakstīt. Tad, kad es uzzināju, kas tas par cilvēku man pretī stāv, tad, protams... Tad atzīmes uzreiz uzlaboja.
Mēs esam reāli no rīta 24 stundas gandrīz esam kopā, bet es nezinu. Man, piemēram, patīk. Tāpēc, ka īstenībā mazāk laikam jārunā, tāpēc, ka ir tā, ka tās idejas arī, teiksim, pietiek padomāt, un paiet 3-4 minūtes, un Andris jau to saka. Teiksim, jā, jo, būtībā droši vien tā saikne tik tuvu, kad nevienmēr tie vārdi ir vajadzīgi, ka tu jau, teiksim, jūt to otru cilvēku, un līdz ar to ir, strādāt ir viegli. Protams, bet, tas prasa, teiksim, iekšēji darbu ar sevi, jo saproti, kad varbūt, ja tev dusmas nāks to otru cilvēku, tad tā problēma jau tevī nevis, teiksim, tajā otrajā cilvēkā. Bet es domāju, ka daudz, teiksim, pozitīvā, ja tu saproti un sevi pilnveido, jo droši vien, ja tev liekas, ka tas darbs ir viss, tad droši vien, ka nevar kopā strādāt. Bet es domāju, arī mums ir arvien vairāk pazīstami, ja, ka tas varbūt arī no vecuma, kad ir jaunāki, tad nevar kopā strādāt, bet tagad arvien vairāk pazīstami, kas tiešām kopā strādā. Mums apkārt ir ļoti daudz ģimenes, kas kopā strādā vienā birojā, vienā firmā, un tas tā tendence, vai mums tas apkārt vienkārši tā ir apvilcies, bet cilvēki strādā kopā, un kaut arī ļoti daudz saka, ka viņi nemūžam ar sievu kopā nestrādās, es nezinu. Mums tā nav. Mēs sadalām, ja, tāpat vakarā, piemēram, šodien Ilma brauc peldēt, es braucu spēlēt volejbolu, ja, katram tomēr ir savas arī kaut kādas, sava telpa, teiksim. Jā, jo savu brīvo telpu noteikti vajag, un arī savas intereses, lai tev pašam būtu interesanti, ne tikai, teiksim, kopā, ja, bet, ka tu vari sev piepildīt, teiksim, ar sevi interesantām lietām, un tad, teiksim, dalīties viens otram jau. Un arī tāpat mēs kopā strādājam, arī bērni, mums vasarā sāka šeit lēnām strādāt, ja, jau lielāk puika, lielāks, viņš jau cehā pavasaru strādā, meita varēs drīz aizvietot jau sekretāras vietu. Trešā vieta, kā eksportspējīgākais produkts, bija tāds Made in Latvija. Piedalījās visi produkti, kam ir uzraksts Made in Latvija uz iepakojuma. Līdz ar to mūsu būvjavas plastifikators iegūta trešo vietu ar mazajiem uzņēmumiem. Es parādīšu, kā viņi ražo. Tā kā aiziesim uz ražošanu tagad. Reku šeit taisa to eksportspējīgāko produktu, kas mums ir, ja? Un šis produkts ir interesanti, ka viņš ir Latvijā, viņš nav populārs, jo mēs cilvēks bijām pieradinājuši uz šķidrajiem, gatavo. Lietuvā un Krievijā viņš ir ļoti populārs, kā viņi skaidro, nevar tik viegli nozagt. Praraps iedot vienkārši strādniekam maisiņu un viņš ieber uzreiz gatavu. Viņi nevar pārdozēt no to maisījumu, teiksim tā. 2 mēnešu laikā mums jāsataisa 300 000 gabals. Tas ir uz priekšu, uz sezonu. Sezona jāsataisa tagad tieši, kad ir starpsezona, ir jāsagatavojās tad, kad pēc tam jau nebūs laika vienkārši viņus taisīt. Būvniecība ir viss sezonālākā, jo ziemā būvēt var, bet tas ir ļoti dārgi. Ziemā būvēja tikai treknajos gados. Normāli cilvēks ziemā nebūvē, tas ir skaidrs. Te top speciāli grunts, ko liek uz iekšdarbiem. Viņš ir ar smiltīm iekšā, tāds, lai labāk saķeri veidoties. Tas bija fantastiski. Es sēdēju dzīvoklī. Man vajadzēja nopirkt baigi daudz, baigi dārgi viņš maksāja. Es tā sēžu un domāju, baļāviens, kāpēc es pats viņu nevaru sākt ražot? Tad bija eksporta produkti. Uztaisījām recepti un reāli sākām taisīt, un viņš ļoti labi iet. Gruntīm ir sava krāsa specifiskā. Kad pēc tam ir kaut kādas pretenzijas vai kaut kas izurpj un skatās, kas tur ir kas ir klāts virsū pēc krāsām. Vai ir, vai nav, varbūt vispār nav bijuši tā produkta. Celtnieki nav ielikuši vienkārši iekšā projektās. Kaut viņiem vajadzēja to likt. Ja? Un tāpēc visādās krāsās taisa gruntis vai hidroizolācijas materiāls, lai to būtu vēlāk varētu pārbaudīt. Šajos bunduļos mēs taisam savus saucamos šķidros produktus, kas ir uz ūdens bāzes. Te ir sanāk pa 4 tonnām. Viens bundulis 12 tonnas uzreiz.
tiek uztaisīts un pēc tam pārpumpējās jau uz to cehu, kur izliešana notiek. Ja. Mēs šos bunduļus pārpirkām, viņas bija lietotas. Un no pārtiks ražotājiem mēs nopirkām, jo pārtiks ražotājiem viņi jau neatbilda, bet mūsu būvķīmijā viņas pilnīgi vēl var lietot, un līdz ar to mēs nebija jāpērk jaunas, teiksim tā. Tieši pagājušajā nedēļā pārkārtojamies, līdz ar to tagad mazliet tā izskatās tāds. Ja man būtu tā kā Vācijā, piemēram, 5 vai 6 produkti, bet kurus es varētu ražot no rīta līdz vakaram, tad tas izskatītos pilnīgi savādāk. Tad vajadzētu taisīt visu pilnīgi automātiski. Bet tā kā mums ir 34 produktu veidi, kurus mēs ātri pārmontējam un kurus, lai varētu ātri nomainīt. Līdz ar to roku darbs ļoti liels. Te ir saīsināta tā līnija. Jo cilvēks sanāk ar rokām var aizskrūvēt ātrāk nekā mums automātika bija. Bija automātika, kas skrūvēja pilnīgi automātiski visu un sanāk, cilvēks saka, ka viņam ir vieglāk ar rokām aizskrūvēt. Šis ir viens no mūsu pirmajiem produktiem arī. Tas ir, var teikt, ar ko mūs arī ļoti daudz pazīst, Vinmiks viņu tagad sauc. Un tagad pats interesantākais ir tas, ka mums zvanīja no Krievijas un teica, ka šo produktu lieto Soči olimpiskajā ciemata celtniecībā. Jā, tā kā tas viens tāds pozitīvs, jā. Šis produkts ir aizgājis arī līdz Sočiem. Olimpiskais produkts var likt zīmīt, ja? Šeit 5 riņķīši. Šeit ir laboratorija, kur mēs veicam, var teikt, arī jaunie produkti top. Ja mums ir pasūtījums, piemēram, parketa līme, tad ir skaidrs apmēram, kas tur ir pa lielam. Tur nekāds noslēpuma nav. Katra firma dabīgi mēģina atšķirties un likt iekšā tos mazos komponentus, saucamos, tā kā zupu vārot, ingredients. Mārtiņš, Rītiņš var uztaisīt daudz garšīgāk, kaut jūs taisīsiet to pašu zupu sev mājās. Jums nesanāks tas. Ja? Kaut jums liksiet, ka jūs darat to pašu. Un tas ir tas pats ar šiem produktiem. Tiek testēts, skatīts, rēķināts. Kad jau ir kaut kāda jau 80% gatavība, tad tiek sūtīta uz citām laboratorijām, kur ir iekārtas. Šobrīd mums produkti ir jaunie ir 3 laboratorijās. Viena ir Vācijā, viena ir tepat Latvijā un viena ir Lietuvā izsūtīta. Tur, kur būs pārbaudas testi un redzēsim, ko darīt tālāk ar tiem produktiem. Mēs tā arī atšķiramies, jo Krievijai ļoti patīk, kad ir produkti pēc Eiropas normām, jo ļoti daudz ir Krievijā paši uzņēmumi, kas ražo, bet viņi ražo pēc vēl vecajiem padomju laika standartiem. Ļoti daudz produktu ir padomju laika standartiem. Nerunājot ārzemju kompānijas, kas ir atvērušas savas filiāles vai rūpnīcas Krievijā. Un līdz ar to mēs ar to arī atšķiramies, ka mums produkti ir ar Eiropas certifikātiem. Interesanti, ka šajā laboratorijā tehnologu, kurš pārzinātu produktu receptus, vairs nav. Pārāk sāpīga pieredze ar tiem bijusi. Tehnologs pa lielam zina produkcijas receptes. Ja ne 100%, tad 90%. Un līdz ar to arī tehnologs nomainoties, mēs esam paši saskārušies ar tādu problēmu, ka tehnologs iet pēc tam un piedāvā savus pakalpojumus citiem uzņēmumiem ar tekstiem, ka es jums pārdošu receptūras un jūs varēsiet taisīt tādus pašus produktus kā Vincents. Līdz ar to mēs šī brīdī izmantojam somu tehnologus mums ir Somijā. Šeit ir tikai ķīmiķis, kas šeit tikai jauc un uztur tos produktus, bet viņš nezina receptūru. Tāpēc, ka pēc tam ir skumji. Mums ļoti daudz arī labi sadarbības piegādātāji zvana, piegādātāji no rietumiem un prasa jūsu, ka cilvēki meklē tos pašus izējmateriālus, jau ražot mūsu produktus. Ja, un mēs dabīgi aprunājamies ar to piegādātāju, un viņi bieži atsaka, vienkārši nepārdot izējmateriālus jau kādai citai kompānijai, jo viņi redz, ka tie produkti tiks taisīti pēc mūsu receptūras. Mums arī ir piedāvāts, lai mēs ražotu citu uzņēmumu receptus, mēs to konceptuāli pilnīgi nepiekrītam tādam variantam. Tas ir, ja tu sāksi izmantot, tad tas jau, tad arī loģiski arī citi izmantos, tā nevar pieļaut.
Mēs paši varam savus receptus uztaisīt. Galu galā ne tam vien cauriets. Savulaik uzņēmumā par pārdošanas menedžeri nostrādājušam tikai gadu, Andrim tika piedāvāts sakārtot grūtībās nonākušo darba vietu. Direktora amats gan viņam bija garantēts tikai 3 mēnešus. Dabīgi to varēja pateikt, ka nē, es to nedarīšu, un reāli tās firmas arī nebūtu, es domāju, pirms 15 gadiem. Bet, es domāju, ka varbūt tas laiks arī tāds bija, celtniecība gāja daudz straujāk visu, bet vienalga vajadzēja just to visu. Nezinu, ko tur vēl pateikt. To var izdarīt. Dažas domas ir. Kādi 4-5 produkti man ir galvā. 3 mēs esam jau stadijā diezgan sataisījuši. Un vienmēr atnāk kāda ideja, ko varētu vēl taisīt. Tas viss arī atkarībā no ekonomiskā stāvokļa. Pirms 3 gadiem mēs nemaz arī nedomājām par jauniem produktiem. Tas nebija tas primārais. Primārais bija saglabāt esošo un strādāt un cilvēkiem algas nopelnīt, lai varētu saņemt cilvēki algas un viss. Tagad tas laiks ir atkal, kad izstādē var piedalīties, ir vērts jauns produkts, atkal likt iepirkt jaunas iekārtas. Mēs pagājušajā nedēļā arī nopirkām dažas. Tā kā tas atkal, var teikt, ir laiks, kad jāsāk domāt par uz priekšu, kā attīstīties straujāk. No valsts Andris neko daudz negaida, izņemot vienu – lielāku vietējā tirgus aizsardzību. Mūsu ekonomika ir atvērta pilnīgi. Katra valsts, Skandināvi, Rietumi aizsargā savu tirgu. Tie paši lietuvieši aizsargā savu tirgu daudz stingrāk nekā mēs. Un kā viņi ierobežo? Legāli. Viņi izdomā savu certifikāciju, papildus Eiropas certifikācijai. Pa jaunu mums jātaisa visu certifikāciju. Un to var izdarīt tikai viena lietuviešu kompānija, kas pēc tam brauc uz šejieni ar saviem nosacījumiem. Mēs dzīvojam tikai Jūrmalā. Mēs lidojam, dzīvojam šeit 3 dienas. Kaut arī mums jau pirms tam papīri visi bija, mēs varējām. Viņi pateica, ka nē, Lietuva ir citi noteikumi. Un apkārt katra valsts mēģina šitā. Otrs ir pa būvmateriālu veikaliem, kur mēs tirgojam. Būvmateriālu veikali kļūst ar vien nelatviskāki īpašnieki. Ienāk ar igauņu un tā tālāk. Līdz ar to tajos veikalos, piemēram, mūsu Latvijas ražotās preces vienkārši ņem ārā un naturāli igauņu preces, piemēram, liek iekšā, kaut tur cenas neviens neskatās. Ir vienkārši korporatīvie līgumi saucās. Ja mums neļauj tirgot mūsu Latvijas veikalos, kur tad mums vēl tirgot? Man viens veikala vadītājs pateica, ka Latvijas ražotājiem būtu jāpiemaksā vispār veikalam, lai viņš ņemtu Latvijas preci. Tāda ir attieksme. Dabīgi visvieglākais ir pacelt rokas un padoties un aiziet stūrītī un sākt raudāt, bet es domāju, vienkārši ir jāstrādā. Vienmēr ir bijuši, nekad nevienā laikā nav bijuši, ka tev visu dot par velti. Te vienmēr ir jācīnās. Te var redzēt, ka mēs to taisam paši. Mēs nepērkam no Ķīnas un neizlējam šeit vienkārši pa trauciņiem. Mēs ražojam viņu reāli paši, pilnīgi no nulles, var teikt, no pašiem izējmateriāliem. Mēs nesintezējam varbūt ķīmiskos vielas, bet mēs vienkārši viņus te saliekam kopā un taisam gala produktu. Dabīgi, ka tagad varbūt cilvēki tādi panīkuši, bet ja paskatās kaut vai to vēsturi 30. gados, cik bija smagi arī pēc visiem Pirmā pasaules kariem un ko cilvēki bija tanī laikā izdarīja pa tiem 30 gadiem, kas bija starp tie miera, var teikt, lielie miera gadi. Un loģiski, ka cilvēki var un latvieši var daudz ko. Un Latvijā vienkārši varbūt vajag ticību vairāk tam un kaut kāda pozitīvismu. Nevajag visu laiku ieciklēties uz to negatīvismu.